11. uzdevums. Dzimumšūnās ir haploīds chromosomu komplekts. Pēc meiozes no katra chromosoma pāra tajās nonāk pa vienai chromosomai, kurā atbildē pareizi norādīts normāls ošūnas un spermatozoīdu chromosomu komplekts. Vispirms divi jēdzieni – diploīds chromosomu komplekts jeb divkāršu chromosomu komplekts, ko apzīmē ar 2N, cilvēka gadījumā izskatās šādi. Un te var redzēt, mums ir 23 chromosomu pāri. Haploīds jeb vienkārši chromosomu komplekts, ko apzīmē ar N, vienkārši nozīmē, ka no pāri ir palikusi viena chromosoma. Izskatās piemēram šādi. Šāds chromosomu komplekts mums ir dzimumšūnās, tas būtu olšūnās un spermatozoīdos, jo dzimumšūnām saplūstot, atkal veidosies diploīds chromosomu komplekts. Šīs 22 chromosomas vai 22 chromosomu pāri tiek saukti par autosomām, bet 23. pāris vai 23. chromosoma ir dzimuma chromosoma, kas nosaka bioloģisko dzimumu. Sievietēm ir 2 X chromosomas, bet vīriešiem 1 X un 1 Y chromosoma. Uzdevumā jau priekšā pateikts, ka pēc meiozes no katra chromosoma pāra dzimumšūnās nonāks pa vienai chromosomai. Tātad no 22 autosomu pāriem, jeb 44 autosomām, pāri paliek 22 autosomas, un no dzimuma chromosomu pāra olšūnā paliek pāri X, bet spermatozoīdā vai nu X vai Y, un atbilde D ir pareizā. 12. uzdevums. Tā kā abas sugas pārtiek no vienādas barības, un tām ir vienādi dabiski ienaidnieki, un tās dzīvo vienā ekosistēmā, tad, ja mainītos A, B vai C, tas atstātu līdzīgu ietekmi uz abām sugām, un līdz ar to atbildē būs pareizā. Jo slimības gan var būt tādas, kas vienu sugu ietekmē, bet otru nē. 13. uzdevums. Bioloģijā tā īsti jāzina divas reakcijas – fotosintēze un elpošana. Fotosintēzes laikā augi izmanto ogļskābo gāzu un ūdeni, veido glikozi un skābekli, un fotosintēze notiek chloroplastos. Bet elpošanas laikā glikoze un skābeklis tiek patērēti un veidojas CO2 un ūdens, kā arī enerģija. Un par šūnas apgādi ar enerģiju atbildīgi ir mitohondriji. X procesā mēs redzam, ka no zaļajiem augiem CO2 nonāk atmosfērā, un tas notiek elpošanas laikā. Atceramies, mēs ar augiem elpojam vienādi, ieelpojam skābekli un izelpojam ogļskābo gāzi. Y procesā mēs redzam, ka zaļie augi nonāk dzīvniekos. Tas nav neviens no šiem diviem procesiem, tā ir parasta barošanās. Līdz ar to pareizā atbilde ir C. Kur schēmā var redzēt dzīvnieku elpošanu? Tur, kur dzīvnieki izdala CO2 atmosfērā. Un kur var redzēt fotosintēzi? Tur, kur zaļie augi uzņem CO2 no atmosfēras. 14. uzdevums. Dabiskā izlase ir evolūcijas process, kuram raksturīgs tas, ka izdzīvo videi pielāgotākie, šajā gadījumā tie, kuriem čaulas krāsa saplūst ar vidi. Tā kā dabiskā izlase pavisam noteikti ietekmē. Iedzimstošās mainības dēļ dažiem indivīdiem ir tumšākas, dažiem gaišākas čaulas, un tas nodrošina to, ka daži būs pamanāmāk plēsējiem, bet daži nē, un izdzīvos vidē pielāgotākie. Arī teritoriālā izolācija ir svarīga, jo tā atdala vienas sugas populācijas. Tās savā starpā vairāk nekrustojas un ar laiku kļūst ar vien atšķirīgākas, kas var novest pie jaunu sugu veidošanās. Sezonālās izmaiņas gan neietekmē sugu daudzveidību, līdz ar to atbilde A ir pareizā. 15. uzdevums. Apskatīsim katru atbildi. A. Dūmakainais leopards ir evolucionāri jaunāks nekā sniega leopards. Lai uzzinātu, kurš no šiem ir evolucionāri jaunāks, jāpaskatās uz zaru garumiem. Jo īsāks, jo jaunāks. Un te mēs redzam, ka īsāks zars īstenībā ir sniega leopardam, tātad A atbilde nebūs pareizā. B. Jaguārs ir senāk veidojies nekā sniega leopards. Iedomāsimies, ka te ir laika skala. Jaguārs no citiem atdalījies te, bet sniega leopards te. Tātad īstenībā senāk veidojies ir sniega leopards.
Tad mums atliek izvēlēties starp C un D, kas tad kuram ir tuvāk radniecīgs. Un te jāzina, ka zari, kas atrodas viens otram tuvāk, ir tuvāk radniecīgi. C atbildē mums interesē leopards, sniega leopards un jaguārs. Te mēs redzam, ka leopards ir tuvāk radniecīgs jaguāram, nevis sniega leopardam. Tātad C atbilde nav patiesa, bet D atbildē mūs interesē lauva, kurš tiešām ir vistuvāk radniecīgs leopardam, jo viņu zari ir vistuvākie. Paldies un līdz nākamajai reizei!